2022. gada Ludzas novada bibliotēku vada Elita Zirne, mērķtiecīgi virzot bibliotēku uz attīstību. Elitas vadībā bibliotēka turpina augt, realizēt jaunas idejas un stiprināt savu vietu sabiedrības, kultūras un izglītības dzīvē. Bibliotēka turpina dzīvot dzīvespriecīgā un dinamiskā ritmā. Šajos gados aktīvi organizējām dažādus pasākumus, piedāvājot gan jaunus, gan jau iecienītus un tradicionālus notikumus. Ar lepnumu atzīmējām Noslēpmainās grāmatas 20 gadu jubileju, pasākumu, kas ir kļuvis par mūsu bibliotēkas neatņemumu tradīciju. Regulāri aicinām dzejniekus, rakstniekus un interesantas personības uz tikšanām, kas bagātina ar iedvesmu un jaunu zināšanu apmaiņu. Piedāvājam apmācības pilsētas iedzīvotājiem, un arī mūsu bibliotekāri nepārtraukti pilnveido savas prasmes. Pēc centralizācijas esam kļuvuši par daļu no lielas bibliotēku saimes, un sekojot mūsdienu tendencēm, esam atjaunojuši arī savu logotipu. Bibliotēka turpina attīstīties un aktīvi iesaistās dažādos projektos, bagātinot mūsu kopienu ar jaunām kultūras un izglītības iespējām. Esam piedzīvojuši gan priecīgus, gan sarežģītus brīžus, kas ir palīdzējuši saprast, mēs esam komanda un komandā ir spēks. Komandā ir spēks! Komandā ir spēks! Lai iespērsi viens kaldos suns, mēs šonakt piedzimsim no jauna, tad četros krastos degsies guns. Oligos cirkstēlēs no kalna, šampanietis līst, ikreiz gadu mīķā, domīgas zvaigznes slīkst manā akvārijā. Viss it kā bijis, un viss vēl ir priekšā. Gaisma tik spoža, atver acis un droši nāc iekšā. Lai iespērsi viens kaldos suns, mēs šonakt piedzimsim no jauna, tad četros krastos degsies guns, un lidos cirkstēlēs no kalna. Mēs būsim ceļa zīmes ceļā, un sprīdītis uz meža takas, ja vajag caurums apakšveļā, lai ko par mums tad arī saka. Gaiši zils logs, vakaros vēlos, es savus mīļos zaudēju nakts seriālos. Gaiši zils